vienreiz uzņēma otrē. Reizekriešiem šādas kreisās spēles bija pat divas. Arī viena otrē, viena arī Salaspils. Latvija vienotā. Par Nikeru mēs arī varējuši stāstīt to, kā komandas spēlē gan Ministru Džovu, gan otrajā līgā Līgas bronzas medaļām. Savukārt šīs divas komandas spēlē pirmo reizi finālā pirmajā līgā. Nikers jau ir bijis vienreiz otrajā vietā, vai kā formā. Rāmī nelidos. Pārkāpumu nav. Šeit ārpus cīņas par pirmo reizi savu komandu izglābi. Jau dobelnieku Vārceks Olševskis, Pāvels Zagrēbins, 11. Palaids garām Cīrulis, bumba atvairta šoreiz. Štenbergs pabiedīt, atmeta bumbu, bet tomēr zaudēt komandu un jau no distances Radžēko Siņ. Arī 3-3 atbildes spēlē. Citas atbildes, cita intensitāte, cita kontakta, cita pagaidām. Un ir arī vārti! Pirmie vārti šajā spēlē. Pēc auta izspēles nebija gatavi. Šoreiz gan Kuldīdznieki, ja stūri izspēle, tā šoreiz arī vispūrs otrs šoreiz. Steinboks tuvajās. Un šeit mēs noteikti aizturētais sods, bet varbūt snāks arī Siņķēns pastaram. Siņķēns sanāca garām vārtiem. Reālāk labs atmēr, diagonālīt paralēli un iespējuši esam laukumā, bet tad ir ļoti svarīgi, lai aizsargi palīdzētu. Atsargam šeit aizsargi nepalīdz un 2-0. Netiek pie bumbas Roškalns un 2-0. Dobelnieku labā šķiet, ka Bučņevs guva vārtus. Jā, Dmitrijs Bučņevs. Šeit Gats Roškalns diezgan neizmīnos. Reiz pārkāpumu atņem bumbu. Pinka. Un 3-0! Zagrēbins! Tas nebija gan Pinka, kurš atņem, tas bija Romans Steinboks, bet svarīgākais ir tas, ka 3-0 ir FCU Bau Dobeles labā. Un tas ir ļoti nopietns pieteikums jau šobrīd, lai arī jāspēlē vēl gandrīz pusstunda. Varbūt var apelēt šeit Nikeru, varbūt bija. Diezgan daudz cer tieši uz Renāru Mestrību, tikmēr Predzukumā Bučņevs. Un atkal kāds ir zaudē bumbu Kristaps Priedēns un neiesit. Kristaps šī laikam bija labākā iespēja. Bija jāspēlē vienā pieskārienā. Kroņins tiek garām, tiek Geģis, bet Kroņins ir stūrīgi ar vārtiem un 4-0! Zagrēbins! Kroņins tika garām vairākiem spēlētājiem pa maliņu. Un šķiet, ka arī Cīrulis šeit nepārāk reizes spēlē vārtos. Skatāmies vēlreiz. Iekrita Kuldīdznieki. Un jā, Cīrulis arī nepārāk labi šeit nospēlēties par gar vārtiem. Un tur jau tiek garām Artūrs, bet uzreiz kāda Štenbergs. Un nesanāks, vai nu var sanāks, protams, sanāks gan Oskars Priedēns un ir 1-4. Emocijas iegūs kaut kādu intrigu arī atgūst, bet galvenais ir emocijas, jo bija vajadzīgs, ļoti vajadzīgs, bija kaut kāds emocionāls lēdiņš, emocionāls pacēlums, kāds gan to var iedot labāk nekā gūti vēl. Projām ir diezgan liels asatums, bet redzītās ar to cīnu sūtot pāri laukumu centram spēlēja Kuldīdznieki. Vārti gan tikai būtu, tā kā Brunos Pastars, pa kreisi viņam Lietiņš pa labi. Roškalns vārtu pārliknis. Izlāk dobelniekus, uzkars. Tomēr nogādā bumbu Pastaram Renārs sit, bet Olševskis. Pirmo reizi kārtulē vai nu Rikušeti, uztaisītu, vai Vārciņu redzinību nosītu, vai atlieku šo bumbu savāktu un trāpa tukšos vārtos 5-1. Zagrēbins spēlēs 28. minūtē atvēsina Nikera mēģinājumu pārņemt iniciatīvu. Izdevās pat vairāk diezgan labas izspēles Nikeram, bet šeit Roškalns laukuma centrā pavirši nospēlē un Zagrēbins jātiec. Steinboks laba saspēle, pa kreisi Zagrēbins. Steinboks un ir vārti 6-1. Jā, tur atrada Romans šo spraudziņu, kuru tur bija ļoti maz tuvajā stūrī, bet atrada līdzīgi izmāk kā Aleksandrs Macuks
bronzas spēlē. Un redzam vēlreiz šo epizodu, atlikušo bumbu virsvārds, un aizturēties un skatīsimies te Pastaram, Cīlis kopā ar centram, Pastārs. Un atkal vārtu pārliks. Nu, ja neiet pēc pilnas programmas. 2 Račenko. Tie garām un arī iesīt 7-1. Ar kreiso gaitu līdz Račenko. Un vēl solīti tuvāk pirmās līgas titulam ir Dobele. Nu tika garām Jēkabsonam, Liepiņš bija pārāk, Priedēnam, protams, Priedēns sit un tuvu atkal bija Nikers. Kuldīgāk Nikeri gan nebija. Tur spēlēja LZ Kargoņu Project, 8-1, Emils Draška. 5 minūtes līdz spēles beigām. Laikam pēdējā intimu šajā mačā ir palikusi, vai Bao dabūs 10. Jā, nu cik vārti ir iesituši Dobelnieks spēlē, Cīlis atkal ir pārcentra. Un arī šeit bez vārtu. Bez Draška, un tas arī šajā mačā ir viss. Georgāts uz priekšu vairs neiet. Pirmās līgas sezona ir noslēgusies ar RSU Bao Dobele triumfu. 8-1 finālā pār Kuldīgas Nikeru. Priecājas jau Svinu un Ārturs Mkhitarjāns ar čempionu kausu. Pirmā līgas sezona ir noslēgusies ar Dobelnieku triumfu. Paldies, ka bijat kopā ar mums šajā